Mareks Lavrinovičs, esmu tukumnieks, 29 gadus vecs, skolotājs, sportists, treneris, karateķoši, kā es sāku trenēties no 7 gadu vecuma pie savu tēvu Vladimiru Lavrinoviču. Kā vienas sāku nodarboties 2005. gadā, sasniedzot melno jostu, gribēju izmēģināt arī sevi citos sporta veidos un vienkārši pieliku rokas bišķiņ klāt boksa tehniku un sāku nodarboties ar K1. Un ieinteresēja tēvs vispār ieinteresēja. Mēs bijām 3 brāļi, visi augām kopā. Filmas saskatījāmies 90. gados. Un kaut kā sākumā tas viss tā vidēji pavilka, es neteikšu, ka vajag pavilkt. Pēc tam laika gaitā aizgājām no bērna kājas to darot, vienkārši bija arī lūzuma vecuma, pie 14 gadu, kad bija tā, ka likās, ka visi pietiek, jau ar visu diskotēkas, končas, slava, mītenes, vispārējais. Tad bija tāds lūzums, bet pēc tam uz 16, 17, bez to tagad jau vairs nevar. Ka pirmo danu darot, mēs kārtojam kopā ar Ārnu Kraukovu, lai viņam viegli smilts, viņš nomira. Mēs viņam kopā kārtojam Grieķijā plus 36 grādos laukā, saulē mums tur cepināja. Bija tā, kad beigās ar visu kimono gājām, ka jūrā iekšā un vienkārši bija tāda. Jā, kādreiz man ģimene, mamma, tētis, brāļi, tagad sieva, meita, tēvs, ģimene visu. Un arī savu fanu klubs ir. Tie, kas pie maniem trenējās, atbalsta. Ārēji, tie, kas mani zina, tie arī atbalsta. Sadot pa kūrni kādā. Es jokojos. Kas man patīk? Es pat nezinu, kas viss man patīk. No Kjokušina ziņā patīk viss tā filozofija. Viss tas nav tikai uzvilkt cimdus, iedot kādam pa muku pārsits degunu un priecāties par to, ko tu esi izdarījis. Bet, es pat īsti nemāku atbildēt, kas man tur pavelk. Vienkārši, es saku, no bērna kājas tas viss ir darījies. Protams, adrenalīnu savu noķert var pēc sacensībās un pozitīvās emocijas. Gūstot uzvaru, tāds karate vispār ir vesela filozofija. Tur tikai no 1000 treniņiem tu sāc saprast, kas ir tāds karate. Sākumā liekas, tur kāju vicināšana, roku vicināšana, kam tas viss, tieši kam tas viss tāds liekas. Citiem liekas, tur saskatījušies filmas, tur kaut ko viņi tur dara, ko viņi dara, viņi nezina. Bet, tas viss ir filozofija, psiholoģija, protams, ir arī psiholoģiskie testi, tur dēļu laušana, cieto priekšmetu laušana. Tas nav vienkārši izrādīšanās, kā citi domā, tur arī iezāģēja salīmē, tad viņi tur lauš kaut ko. Tas viss ir psiholoģiskais tests, pāršaut sevi, jo visgrūtākā cīņa tev dzīvē ir pašam ar sevi, vai tu kaut ko pārvarēt savus bailes, tev ir ļoti jāstrādā sevi. Pieveikt pretinieku, tu vari viņu pieveikt, viņš var tev pieveikt, bet sevi pieveikt, ja tu pieveic, tad tu jau esi par soli spēcīgāk. Vērienīgākā cīņa man neizdevās, godīgi sakot. Man bija vērienīgākā cīņa, kad es varēju izsisties uz Krieviju, bet, diemžēl, Eiropas čempionātā K1 Rīgā pat arēnā 2010. gadā. Es satraumēju kāju otrā cīņā ar Pāvelu Turuku, 2-kārtējo pasaules čempionu K1. Es viņu vinnēju, tiku uz finālu, bet jau ar savu traumēto kāju un izgāja finālā ar Krievu Aleksandrs Tecarenko, kurš ir pasaules čempions K1. Diemžēl pirmajā raundā atsit atkal savu kāju un vairs nevarēja turpināt cīņu. Man bija, kā lai pasaka, izbīdījušies kauli, atrīdījušies vienu no otru. Un man piedāvāja operāciju taisīt, bet es tā kā pietikt jau, bet man pēc 2 nedēļām pēc šī Eiropas čempionāta piezvanīja no Krievu pārstāvs un piedāvāja revanšu ar Aleksandrs Tecarenko. Un es tā kā piekrītu, bet zinādams, ka man tā kāja ir traumēta, es ar to kāju vairāk treniņos tā nestrādāju, mēģināju likt vairāk rokas, jo viņš ir ļoti spēcīgs uz rokām. Bet 2011. gada aprīlī es izgāju viņa arēnā kauties un
atkal viss tas pats scenārijs, atkal kāja, atkal viss. Tā bija man vērēnīgākā cīņa, bet, varbūt viss vēl priekšā, varbūt vēl vairs nē. Bet, pagājušo gadu es biju apmierināts ar to, ka es Kongietu tad drusciņu nokautēju ar savu firmas sitienu, kur neviens Latvijā tādu sitienu neizpildu. Tikai es vienīgais esmu tāds. Stāsts ļoti vienkārši. Manai meitai bija dzimšanas diena, pirmais gadiņš svinēja mājās. Absolūti neko nebija gatavojies. Pirms tam gāju, kā vienmēr eju uz treniņiem, darbojos. Bet tā īpaši kaut kādu programmu tur sastādījis vai strādājis, pie ko nebija vispār. Trenējos 3 reizes nedēļā, man piezvanīja 12. Piedāvāja šovakar pakauties, jāizračī. Pasēdēju ar tēvu, parunājos, ko viņš domā, tēvs saka, jāmēģina. Izmēģināju, protams, pats dabūju drusciņu, negaidot to labo vārdu. Domāju, viņš savādāk viņš strādās, bet viņš gudrāks bija drusciņu par manu taktisko gājienu. Domāju, viņš ar labo strādās vairāk, bet viņš gribēja teikt, ka kreiso vairāk strādās, bet viņš man no labā sāma uzmet vienu. Neko attiecos un saprat, ka viņš skries virsū, kaut kas jādara. Un šoreiz mans pirms sitiens man izglāba, jo es jau biju tādā peldienā normālā. Ja viņš būtu man ticis klāt un būtu man tālāk bombardējis, visādi varētu būt. Jā, ir doma piedalīties Arēna Rīga 10. maijā. Man tā kā piedāvāja, bet es pagaidām, man piedāvāja līdz 86 kg, un man svars ir 79. Es no tās cīņas atteicos, jo man tad ir jāņem svars virsū, ir jāstrādā drusciņi ar stīņiem un tā, bet ir pa īsu laiks, lai to visu varētu realizēt. Un tāpēc es no tās cīņas atteicos, bet es gaidu, ka man piedāvās pretinieku līdz 80 kg. Džeki Čans ir liels vīrs, kurš pats savus trikus tājas ar to. Malec, viņš ir arī, viņš trenējas to kung fu, tas arī ir austrumcīņas veids. Tur arī savu filozofiju, savu šitie. Tāpēc viņš arī, es domāju, arī taisa savus tos trikus viens pats. Bez kādiem kaskadieriem, viņš ir psiholoģiski gatavs. Jo cilvēks var daudz ko, ja viņš sev trenē. Ja tu katru dienu trenē savu ķermeni un garu, tad tu daudz ko var izdarīt. Es esmu nodarbojies gan ar futbolu, esmu nodarbojies gan ar hokeju bērnībā. Jaunībā es spēlēju tepat Tukumā komandā Veimars, pēc tam Kurzemi. Futbolu es pie Ārķoma spēlējis Ruciņu. Esmu nodarbojies ar visādiem sportiem, bet karate vienmēr ir gājis līdzi vienkārši, un tie ir kā hobiji. Tagad nespēlē futbolu? Tagad 2 gadu atpakaļ spēlēju Tukuma Brāļos futbolu. Mēs te spēlējam par zāles futbolu un Tukuma Brāļos čempionātā piedalījāmies. Tagad pēc tās kāju traumas vairs nespēlēju. Trenējieties, nedariet muļķības, kaut ko darboties, nevis sēdēt mājās pie kompjuteriem un audzināt lielus vēderus un palikt vēl muļķiem. Tad vēl mums ir būs jauna zāle, mums pašlaik mēs šeit nodarbojamies ar kāriņu, bet es esmu izcīnījis sev zāli Tukumā. Paldies jāsaka Tukuma domai, man piešķīra zāli, mēs ar maziem karatistiem iesim uz Tidaholmas ielu 3. Mums notiek pašlaik liela remontdarbi, un tad mēs arī būs mūsu pašiem savu mācību. Un tad mēs gatavojamies vēl uz Zviedriju. Brauksim aprīlī uz Zviedriju, uz nometni pie Kolēra Kolīnas. Tur mūsu federācijas karatisti 2 kārtos uz melnām jostām. Būs no Engurs Sindīveļīnas kārtos uz 1. danu un Fjodors Fjodorovs kārtos uz 2. danu. Mēs attīstamies, darbojamies. Viss notiek. Tā kaut kā palielā. Paldies! Paldies jums! Priecīgs Lieldienas!